pilī tuvākos laukumos aug angļu rozes. Tās visvairāk līdzinās vēsturiskajām rozēm. Mūsdienu rozes sakārtotas laukumos pa krāsām. Latvijas rožu laukumā aug cidras riekstas, selekcionētās parka rožu šķirnes. 6 laukumi dārza tālākajās daļās atvēlēti vēsturiskajām rozēm, kas bija pazīstamas Kurzemes hercogu Pīronu un vēlāko Rundāles pils īpašnieku grāfu Zubovu un Šuvalovu laikā, kā arī savvaļas rozēm, kas izmantotas moderno rožu selekcijā. Pašlaik Rundāles pils dārzā aug ap 2400 rožu šķiriņu. 670 no tām ir vēsturiskās rozes. Vēsturiskās rozes parasti zied vienu reizi gadā, no maija līdz jūlija vidū, bet mūsdienu rozes zied atkārtoti līdz pat salnām. Vienīgā saglabājusies ēka parkā ir Severīna Jensena projektētā dārznieka māja, kas sākotnēji bija iecerēta kā oranžērijas paviljons, bet ar laiku pārtapusi par dārznieka māju un arī pašreiz telpas vēl joprojām izmanto dārza darbinieki. Iepretim dārznieku mājai ir